Čau, labvakar! Es ārā nedošos pikoties, bet gan taisos braucienam. Nākamā nedēļa, 31. janvārī, es startēšu no Vācijas, Hamburgas, netālu no Hamburgas, uz Nīderlandi pie mammas ciemos. 460 km ar manu uzticamo kumeļu, nokrautu mantām, bikepacking saucās, ja zini. Tātad iemetīšu tev bildīti, kā izstāst, kad es esmu nokrāvies. Varbūt kādu mazu video kadriņu, ka es tur kaut kur braucu, tagad tu redzi jau, ja? Un tie, kuri mani pazīst no sociāliem tīkliem kā Facebook un TikTok, tie zina, ka es biju iegājis tur un uztaisījis video ar tādu nelielu lūgumu. Varbūt maršrutā, kurā es dodos, ir cilvēki, kuri varētu uzņemt man un iedot naktsmājas. Šobrīd solās ārā naktīs būtu -5 kaut kādu, ko es skatījos, bet prognoze var mainīties. Tāpēc es ieķēru vienu guļamaisu, kas ir līdz -5 grādu laikam bija. Un domāju vēl teltiņu paņemt. Šī būtu pirmā reize, kad es gulētu tādos ziemas apstākļos ārā un arī brauktu tik tālu ziemas apstākļos ar šo riteni. Protams, es neatmetīšos, ja neviens nepiedāvās tāds naktsmājas, es gulēšu tāpat ārā un braukšu to maršrutu. Tātad vēl apakšā nopirku folija rullīti, ko palikt, lai siltums nav uz muguru nedzesē. Gribēju ņemt šo piepūšamo matracīti, kurš ir tāda laba fīča. Viņu ar kāju paņem, uzpumpē, un pēc tam viņu ļoti maz var salikt un atkal kompakti salocīt. Jā, skaties! Neiztaisīt ciet, kā te var uzpumpēt kaut ko. Johaidī. Tā, piegājiens numur 2, papitka numur 2. Nu, cita lieta uzreiz aiziet augšā. Plāstē. Tātad viņu forši piepumpē, arī galvā ir vieta, kur likt, un uz viņa var gulēt. Tas jau braucis. Varbūt iemetīšu kadriņu, atradīšu, uz kuras viņu gulēju, uz plikas zemes. Jā, šitādu tad liktu vēl teltī, bet, diemžēl, meita man viņu atņems, jo meita brauks uz kung fu nometni. Nu, kā nometni? 24 stundu kung fu nometni, viņi 24 stundas tur klapēsies, sitīsies un ņemsies. Tāpēc man būs tikai tas folija, apakšiņa un guļamais. Nu, redzēs, kur es vēl atradīšu nakšņošanas vietas un visu pārējo mēģināšu. Varbūt man paveiksies un kāds man piedāvās. Un velosipēdu nopakošu. Man velosipēdam tā tad ir priekšēji ieturētāji, kur liekam šīs te somas virsū. Viņas smuki tā uzmalcās te virsū. Un abās pusēs tādas. Te ir pilns jau ar gāzes baloniņu visu pārējo. Hops, viņš jau ir kompaktāks. Tad nāk priekšā uz stūres vēl šitāds liekamais. Šo pieliek te uz stūres priekšā. Un šajā maisā parasti tas ir guļamais un kaut kāda tāda veida drēbes. Viņas tiek saliktas, abi gali nosieti un viņas stāv priekšā. Tā, labi, bet tagad es tev nelikšu virsū, nerādīšu. Plāns man ir uzfilmēt šo visu braucienu, nodot tev nelielā video stāstiņā. Un tad jau redzēs, kā man tas sanāks, nesanāks. Ir vēl viena soma, kurā es... Tu redzēji, ko? Nevienmēr viss ir spoži, un nevienmēr viss paliek aizkadrot. Tā, tad nāk ritenim vēl aizmugurē šāds te. Viņu piestiprina šeit pie zem krēsla. Un šeit arī parasti tās ir drēbes, kaut kas tāds mīkstāks, ko saliek pilnu. Un to somu ieliek aizmugurē te hops iekšā, aizsien, nosien un brauc. Plus man vēl ir lielās aizmugurējās somas, kuras arī tā forši kompakti liekās virsū, tā baigi ērti uzlikt un noņemt. Tā es no sākuma uzlikšu vienu pusi. Nepareizā baigi otru. Jā, viņš aizķerās arī aiz tā tur stiprinājumu. Baigi ērti. Viņam ir tādi pipsikies, kā viņš aizķerās.
Un liekam virsū. Tā man nav attaisījies viens stiprinājums. Hops, uzspied un ir ciet. Un tad otru tieši tāpatām. Viņu aizliek aiz šejienes. Un pieliek stiprinājumu vietas šeit, uzspiež un ir ciet. Tad šīs sokas piekrauja visu, ko vajag. Viņas arī ir čaumaties. Var, jā. Un tad viņš šito te piesiena. Un nostiprina ūdens, neiet iekšā un ir baigi super. Jā, tāds nokrāvies kā ēzelīts. Es parasti dodos ceļā. Es izrēķinu aptuveni, ko man vajadzēs līdzi. Jā, šitais, ko guļ. Šito arī ņemšu līdzi. Šito noteikti es likšu te aizmugurē virsū. Tāpat kā guļamais nāks visticamāk ne somās, bet šeit. Un tad viņš būs apakots ar kaut kādu ūdens necaurlaidīgu lietu. Teic ņems nost, teic tikai bišķiņu uztaisīs video, parādīs cilvēkiem, kā es taisīšos ceļā. Braukšu tālu. Labi, ka netrāpīja, vai ne? Jā. Jā, es izvērtēju, ko es ņemšu līdzi, kā es ņemšu līdzi, cik tālu braukšu. Un parasti ir tā, ka tur var iegulties, tas ir guļamais. Un parasti paņemu ēdienu arī līdzi, jo es ēdu pa ceļam. Protams, kad ir ēstuves, es iebraucu ēstuvītēs paēst, bet tad, kad nav ēstuves, tad es taisu pats pa ceļam. Šodien paprovēju pirmo reizi uztaisīt kafiju, ziniet, to teikaniņu. Es nezinu, kā viņu pareizi sauc. Jā, līdz mani gāzes baloniņš uzskrūvēja virsū parasti tādu deglīti. Galviņus kā liek virsū un sasilda. Un tā man tas... Jā, labi, par to, cik un kā es sapakošu un ko es salikšu, es domāju, to es visu nodošu video stāstā. Bet šobrīd šis mazais īsais video bija domāts nodot jums par to, ka es vispār došos tajā velo braucienā. Pirmo reizi braukšu tādos apstākļos ziemas, kā solās būtu gan sniegs, gan lietus, gan vējš un augsts un naktis augstas. Tāpēc arī ieķēru cimdiņus ziemas, siltās zeķes, bet zeķes gan ir domātas snowboardistiem, bet es domāju, ka man būs labi, ja es uzvilkšu siltās nova zeķes. Sapakošos un mēģināšu nodot jums video stāstiņu. Paņemšu, uzlādēšu vēl dronu, varbūt kaut kur pacelšu. Īstenībā par drona pacelšanu neceliet visur. Man ir viens stāsts, ko es domāju, kaut kad es iestarpināšu. Kā es pacēlu dronu Nīderlandē armijas teritorijā, kur nedrīkstēja. Tas gan bija padusas un slāpjas, kas notikās. Kaut kad nodošu šo stāstu. Bet es domāju, ka mēs tiksimies vēl kādā video, darba dienas video, un visticamāk nākamais publicētais būs šis velo brauciens, jo jāsafilmē, viss būs jāsamontē. Kā jau teicu, šis būs pirmais brauciens, kurā es došos, kad ārā ir tāda ziema tik tāls. Parasti jau kaut kur pa vietu esmu izbraucis. Tad skatīsimies, kā man veiksies. Ja nu gluži tev ir iespēja aiziet uz manu Facebook, atrast manu Facebook profilu Andris Steinbergs, jeb TikTokā tu mani pazīsti Anģiņš un tiešām zini kādu, kurš var piedāvāt man tajā norādītajā maršrutā naktsmājas. Tur ir video ielikts pēdējais. Es būšu ļoti pateicīgs, ja tu man uzrakstīsi privāti vai ietagosi kādu savu draugu paziņu, kas varētu iespējams uzņemt mani un iedot naktsmājas. Tās ir 3 pieturas, kā es teicu, Brēmene, Osnabruka un nākamais ir tur pie Nīderlandes robežas. To tu redzēsi video, ja aizies uz manu profilu. Pagaidām paldies par uzmanību un tiekamies jau kādā nākamajā manā YouTube video. Jā, iepriekšējais kanāls ir neatgriezeniski mans pazaudēts un tagad esmu atsācis jaunu. Un cerams, ka arī jūs šeit man pievienosieties lēnām atpakaļ. Čau visiem un veiksmīgu vakaru!